pēdējā prezentācija, mana prezentācija par, gribētos teikt jaunumu, bet patiesībā nekāds jaunums tas nav, bet kā praksē un dzīvē vienmēr pierādās, ka pie kāda jautājuma risināšanas sāc ķerties tikai tad, kad viņš sāk radīt problēmas, un nevis ķeries pie viņa laicīgi. Bet pirms sākam runāt, iedvesmai un pārdomām un bilde, ja kāds nesaprot, par ko šajā bildē par ko ir šī bilde, tad jūs esat laimīgi cilvēki. Savukārt citiem šī bilde varētu būt tā ļoti, ļoti sāpīgi pazīstama. Un par ko viņi ir? Mums ir mednieku klubs, ir cilvēks vai cilvēku personu vai cilvēku grupa ar ideju, ka viņi taisīs savu klubu, un tad ir viens meža vai lauka gabals, kurš principā šim pelēnam īsti neko nepalīdz, bet ļoti pabojā dzīvi tam otram kakim. Un tad mēs nonākam pie situācijas, kad ir suns uz siena kaudzes, kurš pats neēd un citiem nedod. Un principā tas, kas notiek tajā brīdī, ir tas, ko mēs saukt par platību kariem. Un tad, kad notiek platību kari, man gribētos teikt, ka ilgspējīga medību saimniecības attīstība ir laikam pēdējais, par ko domā, diemžēl, bet tā ir. Un tad mazliet par vēsturi, kā mēs līdz šajien esam nonākuši. Tas principā viss sākās 21. gadā, kad bija apjomīgie grozījumi medību likumā, un robežlīguma bija patiesībā daļa no risinājuma platību kariem. Viens no. Un tieši tāpēc tas tika sasaistīts ar sadarbības līgumiem un iekļauta norma, ka sadarbības līgums tajos gadījumos, kad pietrūkst platību, ir spēkā tikai tad, ja ir vienošanās par robežām. Šī ideja tika uztverta kā kurā vietā, citur pozitīvi, citur negatīvi, bet ja mēs tā godīgi atzīstamies sev, tad jautājums ir kāds. Kā mēs varam kopā apsaimniekot kaut kādu populāciju, ja mēs nevaram vienoties par platībām un visu laiku kašājamies savā starpā. Tāpēc, man liekas, šis ir tāds logisks papildinājums. Tas vēl līdzi nāca kopā ar minimālo platību celšanu, un kam rezultātā bija jānoved pie tā, ka šim te pelēnam ir krietni grūtāk pirmkārt krietni grūtāk izmantot to siera gabalu, un otrkārt krietni mazina viņa motivāciju vai vēlmi to darīt, jo tas regulējums būtu tāds, kas nemotivē šķelšanu, sīku iecirkņu veidošanu, un sīki iecirkņi, es domāju, daudzi vai visi piekritīs, nekādīgi neveicina ilgspējīgu medību saimniecības attīstību, un, kā mēs atceramies no Valtera un Mārča prezentācijām, tad 200 hektāros ir grūti kaut ko apsaimniekot. Tīpaši, ja mēs runājam par alni. Un tad vienā brīdī, kad tas viss bija saimā, šim regulējumam bija vairākas versijas. Viena versija vai ideja, viņu tā varētu saukt, bija vēsturiskās platības, kas uz papīra skan patiesībā ļoti labi un ļoti interesanti, ka klubi kaut kad dibinājās, bija kaut kādas vēsturiskās platības un varētu palikt pie viņām. Bet tad ir pirmais jautājums, ko mēs uzskatām par vēsturiskajām platībām? Jo vēsture 5, 10 un 20 gadus atpakaļ ir dažāda. Un līdz ar to vienas platības 5 gadus atpakaļ bija krietni savādākas nekā 10 gadus atpakaļ. Otra opcija bija, ka tās robežas mums palīdz kāds novilkt no malas, varbūt valsts meža dienests, varbūt pašvaldība, varbūt komisija, varbūt visi kopā. Bet diskusiju gaitā tika saprasts, ka visticamākais, ka šis nebūs labs risinājums. Ja tā globālā līmenī paskatāmies, tajā pašā Afrikānē, ar ko tas labu nebeidzās, kad ar lineālu vilka robežas ciltīm pāri, un ja paši nespēja novienoties, tad trešā puse noteikti ar savu uzvilktu robežu
nevis palīdzēs, bet sataisīs vēl lielākas ziepes nekā bija līdz šim. Un tad arī, principā, tā diskusijas gaitā tika nonākts pie tā risinājuma, kāds ir šobrīd, par ko es pastāstīšu mazliet vēlāk. Vai viņš ir labs, vai viņš ir slikts, mēģināsim atbildēt, bet galvenā tā doma bija paredzēt arī kaut kādus bonusus tiem formējumiem, kuri novienojas par robežām un izvēlas dzīvot mierīgi, sadarboties un attīstīt to savu saimniecību. Te gan ir jāsaprot, ka tas bonusu klāsts, ko varētu piešķirt, ir savā ziņā ierobežots, jo tur ir pa vidu īpašnieku intereses, jo mēs nevaram novilkt robežu un pateikt, ka es tagad medīšu tikai šeit, jo īpašniekam var būt cits viedoklis. Tāpēc ļoti daudzas intereses tajā procesā, kas to regulējumu noreducēja līdz tādam, kāds viņš ir. Un viņš neiešu varbūt visu pārlasīt, bet no medību likuma, kas ir svarīgākais jāzina, ka principā robežu līgums ir sasaistīts ar sadarbības līgumu, kā mēs viņu saucam, un sadarbības līgums bez robežu līguma nestrādās. Savukārt medību noteikumi jau mazliet pastāsta detalizēti. Tas regulējums noteikumos nav pārāk plašs, kam ir jābūt un kam nav jābūt, kam ir savi plusi, savi mīnusi. No vienas puses mīnus varētu būt tāds, ka šādi tādi momenti varbūt paliks neskaidri. No otras puses arī robeža līgums joprojām paliek līgums, un jurisprudencē ir tāds jēdziens kā privāta autonomija. Līdz ar to viss, kas nav aizliegts, un nav daudz, kas ir aizliegts. Mēs visu varam pēc savas izpratnes un vajadzības likt tajā līgumā, modificēt viņu, pielāgot savām vajadzībām. Un šī būs tā lieta, pie kuriem medniekiem būs jāpiestrādā un jāpiedomā, ja viņi grib kaut cik kvalitatīvu rezultātu no šī robežu līguma izspiest ārā. Tā vēl arī mazliet. Kā sagatavot robežu līgumu, mums ir mazliet ierobežots laiks, diez vai tas būtu arī lietderīgi šobrīd stāstīt, bet principā Latvijas mednieku savienība ir sagatavojusi metodiskos norādījumus uz 11 lapām, gan ar līguma piemēru, gan ar pašu metodoloģiju, kā sagatavot karti. Iesaku visiem izlasīt un apskatīties, jo tās kartes, kas tur ir tā veidošana, viņi var izmantot krietni plašāk un ne tikai robežu līgumu sagatavošanai, jo tas bija patiesībā instruments, kuru šobrīd mednis ir atrisinājis, bet arī iepriekš lielisks un foršs veids, kā savā medību klubā uztaisīt karti, kurā online režīmā jebkurš mednieks var saprast, atrodas viņš platībās vai neatrodas. Tur būs viss smalki un detalizēti aprakstīt. Ieteiktu izlasīt, iepazīties, paborties ar Google Maps, un man gribētos teikt, ka praksē tas visnotaļ var noderēt medniekiem. Tātad, ja sausais atlikums, ja runājam par robežu līgumiem, un šis daudziem ir pārsteigums, ka no 1. aprīļa, proti jau 27 dienas, sadarbības līgumi, ja viņiem nav klāt vienošanās par robežām, nav spēkā. Līdz ar to tiem, kam ir aktuāli stalbriežu, alņu medībām mazliet vairāk laika ir, stalbriežu mazliet mazāk, būtu pēdējais laiks piezvanīt kaimiņam un parunāties, kā tad jums īsti klājas, kur tad mums ir īsti robežas un kā dzīvot tālāk. Kas ir jāņem vērā, ka robežu līgums ir obligātā sastāvdaļa sadarbības līgumam, bet pašam robežu līgumam nav vajadzīgs sadarbības līgums. Proti, ja mēs slēdzam sadarbības līgumu, obligāti klāt ir jābūt vienošanās par robežām. Tajā pašā laikā vienošanās par robežām var pastāvēt bez sadarbības līguma. Ja negribat vai nav nepieciešams tas, lai medītu alņus vai stalbriežus vai citus medījumos dzīvniekus, vienoties ar kaimiņiem par sadarbību,
robežu līgumu neviens neliec slēgt, to var izmantot un nostabilizēt to. Ko tas palīdzēs? Tas palīdzēs apvienot iecirkņus, ievērojot noteiktās prasības, jo tā doma tāda, ja ir noslēgtās robežas apkārt iecirkni vai kādam, ja ir 2 iecirkņi, vienojas par klubu par ārējām robežām, tad principā vairs neskaitās 100 metru pārāvumi, un visi gabali, kas jums bija, viņi skaitās kā vienlaidus medību platības. Un vēl viens pienesums platību stabilizācija. Pie nosacījuma, ja tas ir izdarīts pareizi. Manā ieskatā, jo nākamais slaids būs mazliet interesantāks, kur mēs parunāsim par problēmām, vai izaicinājumiem, kas izriet no šī regulējuma. Bet viņas tās problēmas var pārvaldīt, un ja izdara to kvalitatīvi, tad var nostabilizēt platības un ilgtermiņā domāt par medību saimniecības attīstību, selektīvām medībām un visu pārējo. Tad kas ir problēmas? Lai kā gribētos domāt vai cerēt, tas, ka ir noslēgts robežlīgums, tas nav šķērslis otrai pusē, ar ko ir noslēgts robežlīgums, pārrāpot pāri robežai un noslēgt tur vēl vienu līgumu. Saprotu, izklausās varbūt mazliet amizanti, tad kāda jēga no tā, bet sava jēga ir. Un tāpat tas nav īsti šķērslis arī trešajai pusē ielīst. Proti, tas caurums tajā žogā joprojām paliek tam mazajam pelēnam. Kas ir jāsaprot? Tas nav automātisks šķērslis, viņi pieņemsim valsts meža dienestā, ka iesniedz līgumu. Bet to var labot ar līguma nosacījumiem. Un ja mēs līgumā paredzam nosacījumus, kas demotivē pārkāpt, tad šī vienošanās jau sāk strādāt krietni labāk. Mēs varam paredzēt līguma sodu, mēs varam paredzēt, ka par līguma pārkāpumu tiek uzskatīts, piemēram, sadarbības līguma slēgšana ar kaut kādu mazo šķeltnieku, citus nosacījumus atkarībā no situācijas, prakses un kluba vajadzībām. Un darbu ar īpašniekiem, zemes īpašniekiem neviens nav atcēlis. Līgums, protams, var novērst ļoti daudzas problēmas, bet ja īpašnieks nevēlas sadarboties, viņu ne ar kādiem veidiem to darīt nepiespiedīs. Diemžēl tā ir realitāte, un ar to ir jārēķinās, un tas ir jārespektē. Jo varbūt mazliet ciniski, bet visdrošākais veids, kā nodrošināt platības un pēc tam nedomāt, vai kāds tur noslēgs līgumu vai nenoslēgs līgumu, ir nopirkt 2500 hektārus mežā vienā gabalā, un tad galvas sāpes nebūs. Bet, jūs paši saprotat, cik tas ir reāls risinājums. Tāpēc vai šitā, vai tad darbs dienā, piedomājot, piestrādājot, komunicējot. Nākamā problēma, un ko man daudz arī bija jautājuši, ja mēs tagad noslēdzam robežlīgumus, vienojamies, ka kaut kāda daļa no mūsu platībām tomēr piekrīt kaimiņam, kas notiek ar līgumiem, vai viņi pāriet automātiski. Īsa atbilde nepāriet. Pat ja jums ir novilkta robeža un jūsu platībās piekrīt kaut kādas kaimiņu noslēgtie līgumi, tās joprojām ir kaimiņu noslēgtie līgumi un joprojām ir reģistrēti viņu iecirkni. Un tad ir divas opcijas, kā to varētu risināt. Pirmā opcija ir acīm redzamā līguma pārslēgšana. Dažreiz to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Laikam patiesībā to vienmēr ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Šis varētu būt labs risinājums situācijās, kad mums ir 1 vai 2 līgumi. Pie nosacījuma, ka saimnieks atrodas tepat Latvijā un ar prieku ar mums sadarbojas. Tad to var izdarīt ātri un vienkārši. Ja mums saimnieka kontaktu nav, dabūt viņus nevar, vai pasarg Dievs, viņš negrib ar mums īsti sadarboties, vismaz tajā brīdī, kad mēs parādāmies pie horizonta. Tā viņš varbūt jau ir aizmirsis par vēsturisko līgumu un dzīvo mierīgs, kamēr mēs nekrītam viņam uz nerviem un uzcienājam viņu ar konserviem. Otrajā gadījumā ir reorganizācija. Viņa ir varbūt mazliet sarežģītāka, izstieptāka laikā, bet viņa krietni vienkāršo visu procesu, kā
kā tos līgumus pārcelt no vienas biedrības uz otru. Tas aizņem kaut kur pusgads līdz 9 mēnešiem laika ziņā, kas varētu šķist daudz, bet praksē līgumu pārslēgšana var aizņemt arī gadus 2-3. Un reorganizācija ir forša ar to, ka novienojas 2 biedrības, sagatavo visus dokumentus, iesniedz uzņēmumu reģistrā, nogaida to savu termiņu un tad iet uz valsts meža dienestu vienkārši ar iesniegumu reku šīs platības pāriet uz to otru klubu un viss ir izdarīts. Tā kā tas ir ļoti labs risinājums, kad ir komunikācija ar īpašnieku ir izaicinoša vai ir ļoti daudz līgumu, tad es ieteiktu domāt par reorganizāciju. Protams, ja tā ir problēma. Ja klubi novienojas, ka robežu novelk tā, ka tie vienas puses līgumi nenonāk, teiksim, otrās interešu jomā, tad viss ir kārtībā. Ja ir šis, tad šie 2 risinājumi. Vēl viens jautājums, ja mēs tagad vienojamies par robežām, vai mūsu robežu ietvaros tagad skaitās, ka tās ir mūsu platības. Tās var skaitīties kā vienlaidus iecirknis, neskaitot pārrāvumus, bet tur, kur nav līgumu, joprojām nevar medīt. Un, ja nemaldos, un ja Valters mani palabos, ja kļūdos, tad medību likumā nekas nav mainījies. Medības tur, kur nav līguma, ir nelikumīgas medības ar visām izrietošajām sekām. Risinājums veids, kā patiesība slēdziet līgumus. Tik vienkārši, jo līgumu slēgšana ir dažiem posts un nelaime, dažiem iespējas, bet principā tas ir medību saimniecības pamats, jo ja nav līguma, tad arī nav medību platību, kurās saimniekot un apsaimniekot medījamo dzīvnieku populāciju. Tad man sākumā bija tas jautājums, vai robežlīgums ir džentelmeņu vienošanās uz papīra. Jo, ja mēs runājam parasti par džentelmeņu vienošanos, tas ir tāds rokas spiediens, kurš neprasa papīru. Papīrs jau vairāk līgums un paredz kaut kādu neusticēšanos. Tad atbildot uz šo jautājumu, man gribējās ielikt šo kadru no HBO seriāla Černobiļa, kur ļoti vienkārši trust but verify, krieviski doверяй, но проверяй. Proti, mēs varam paspiest rokas, bet labāk uzliekam uz papīru. Un džentelmeņu vienošanās strādā krietni labāk, ja par viņas pārkāpšanu ir paredzēts līgumsots. Tā kā tas tā īsumā man būtu viss. Pirms ķeramies pie jautājumiem, ja tādi būs, es gribēju izmantot šo privilēģiju kā konferences moderatoram atgādināt par 2 Latvijas mednieku savienības akcijām, ļoti svarīgām, kurās iesaistās visi mednieki no visas Latvijas. Tā pirmā ir Paēdušai Latvijai, kad no ļoti daudzām vietām mednieki gādā konservus un palīdz tiem, kam dzīvē varbūt nav tik labi paveicies, kam vajadzīgs atbalsts, un to tiešām novērtē. Un es domāju, Dainis ir tepat blakus, viņš varbūt pats pēc konferences pastāstīs, cik viņu medību klubs ir ziedojis atbalstam, bet tie ir gana iespaidīgi cipari. Tāpēc es aicinātu visus medniekus veltīt daļu no tās produkcijas, ko nomedī, labdarībai. Vai nu tā ir Paēdušā Latvija, vai nu tās ir Ukrainas atbalstam, un ja nemaldos, kas attiecas uz Ukrainas atbalstu, tad tur ir jāizdara tikai tik daudz, cik jāizved tā produkcija līdz gaļas pārstrādes uzņēmumam, un tā konservu ražošanas izmaksas tiks apmaksātas. Tā kā es arī iepriekšējās konferencēs biju teicis, vislabākais medību vēstnieks ir medību produkcija. Un labi darbi, viņi iedvesmo arī citus darīt labus darbus. Un otra akcija ir saistīta ar karu Ukrainā. Pirmā partija jau ir aizgājusi un pilda savas funkcijas. Diemžēl neizskatās, ka ātri beigsies pēc mēneša vai pēc 2. Mūsu atbalsts tur būs vajadzīgs arī ilgākā laika posmā, tāpēc, ja ir iespēja, apmeklējam saiti Ziedot LV un
katrs pēc iespējām noziedojām. Tas no manas puses viss. Ja ir jautājumi, Jānim izskatās. Nē, paldies Artūram. Tad, ja ir kādi jautājumi, padošu mikrofonu. Cik no manas pieredzes parasti par robežlīgumiem un biedrībām jautā pēc tam privāti? Labi, tad es nejautāšu, es vienkārši ar āmuru papieri to, ko Artūrs teica. Tātad likums pasaka, ka robežlīgumam ir jābūt no 1. aprīļa. Meža dienas pagaidām tam tik lielu uzmanību nepievērš, bet tie klubi, kuri medī uz sadarbības līguma pamata, ja jums nebūs sadarbības līguma 15. jūlijā, jūs pie staltbriežu medīšanas netiksiet, atļaujas nesaņemsiet. Tie klubi, kuriem vajag galnim sadarbības līgumu, jūs 1. septembrī pie aļņu medībām netiksiet. Mēs par šo sākām runāt pagājušajā rudenī, teicām pa 1. aprīli, neviens neklapēja ne ar ausi. Valters var pateikt, laikam, cik tur bija nepilni 10% no tiem, kam ir jānoslēdz sadarbība robežu līgums uz šo brīdi, to līdz šim brīdim ir izdarījuši. Tas 15. jūlijs pienāks daudz ātrāk nekā mums liekas, nekā mēs gaidām, un veselu čupu mednieku atkal auros sašutuši par to, kā tas ir, kāpēc es nedrīkstu medīt briežus. Tā kā ķeramies klāt un izdaram to, kas ir jāizdara. Viens jautājums ir ienācis WhatsAppā, es mēģināšu viņu nolasīt. Labdien, vai ir iespējams mednieku klubiem A un B vienoties robežlīgumā par platībām, kur biedram no kluba A pieder zeme īpašumā kluba B medību teritorijā, tā teikt, nokompensēt šīs platības kluba A pierobežās? Ja es pareizi sapratu jautājumu, tad man gribas teikt, ka jā, var, un visticamākais būs jāizmanto atkarībā no tā platību skaita viens no šiem risinājumiem. Vai nu pārslēdzam līgumus, padalam, vai nu taisam abiem klubiem reorganizāciju, un tas notiek automātiski. Ja jautājumu nav, lūgums tiem, kas vēl nav parakstījušies dalībnieku sarakstā, to izdarīt un prom ejot nekautrēties un pieiet vēl pie kafijas galda. Jā, tad man gribētos teikt, ka uz šīs nots varam mēģināt arī noslēgt konferenci Medības 2023. Man personīgi ir sajūta, ka satura ziņā šī bija laikam viena no interesantākajām pēdējā laika konferencēm. Kaut kas tiešām jauns, kaut kas tiešām tāds, kas sašūpo, satricina tos uzskatus, kas mūs valdīja, un ir ļoti daudz vielas pārdomām, ir arī daudz darāmā darba, un šeit man laikam gribētos skatīties Mārča virzienā. Ja jau Alņu advokāts ir uzņēmies viņu aizstāvību, viņa būs jānoved līdz galam. Tā galvenā doma, ko arī šeit konferencē apspriedama, es ceru, ka visi, kas klausījās un bija šeit klātienē, aiznesīs līdz saviem kolēģiem, medību biedriem un pateiks, ka, ziniet, iespējams, mēs esam kaut ko darījuši ne tā. Jo problēmas risināšana vienmēr sākas ar to, ka tu atzīsti, ka ir problēma. Un tajā brīdī, kad, kā Mārcis teica, kad pie nomedīta Alņa sākas diskusiju klubs, vai tas bija pareizi, vai tas nebija pareizi, jauns, vecs, tā jau ir uzvara un tie rati jau ir iestumti.